Nu, tātad labu dienu visiem. Nu, gandrīz vai jāsaka tā, brāļi un māsas. Jo tāpēc, kad paši redziet, kas tur teikts, ārā paliek suņi un pretekļi un riebekļi un visi aiz debesu valstības vārtiem paliks ārā. Viss ir aprakstīts, kuri paliks. Bet brāļi un māsas, mani un tavi ir tie, kas dara Dieva prātu, kas dara Dieva vārdu, kas dara Dieva pavēles, baušļus, visu, ko Dievs ir teicis, licis, kas to dara un pilda. Jā, ar dažādām sekmēm un dažādiem kritieniem, klupieniem un ar visu ko, neapstrīdam. Bet ja tu mērķtiecīgi meklē Dieva valstību, Dieva vārdu un gribi izpatikt Dievam, uz ko mēs esam aicināti, nav cita varianta. Vienīgais variants ir patikt, tu teikt, bez ticības nevar patikt. Var sakot, patikt un izpatikt Dievam. Gribēju zināt kādu uzrunīso. Redziet, kaut ko uzrakstīt un pateikt internetā, tā ir drosme. Es teiksim tagad, ko gribu ātri pateikt, tāds Dāvids, kas tur bija teikts Golijātu vai kurš tur, ja? Ka pastāstos varoņus teikts, viņi tur pirms tam skrēja pakaļ, tur, nezinu, lācim, tur saplosīja lāci, atņēma, tur, nezinu, jēru no lāča nagiem, ja? Mīļie cilvēki, kurš mūsdienās var šitādu izdarīt? Kurš lāčplēsis latviešiem bija, vai ne? Tā kā saprotiet, bet pēc tā visas spriežot mēs varam saprast, ka tādi uzreiz netapa. Uzreiz drosmīgie nebija tā, hops, vienā dienā es tulīt aiziešu un es tulīt davai es šito. Pieļauju domu, ka kaut kādā visos šitajos gadījumos mēs redzam, ka tas kaut kur tika veidots, tas raksturs, tur notikumi, tas visus to ir iets. Un ko es gribu ātri teikt? Es gribu teikt, vilkt tādas paralēles ar Antikrista laiku, jo es tikko arī nedēļas, te divu pēdējo, burtiski nedēļas vai divu laikā ir ierakstīts man krieviski video, ka draudze, kas tur cerkavs streķīt Antikrista na zemļē, ja? Un Rostislavs mierīgi lēnām visu tur izstāsta, un es jums, ja kam ir interesēs, tur esmu jau licis viņa visādus, un vēl var ielikt vienu interesantu, viņam dēls ir Artūrs, un tam Artūram arī ir kanāls. Un viņš ar te dažas dienas apkaļ bielicis par to visu iekšā un izstāstījis, un starp citu ļoti interesanta tēma. Krieviski ir tas, ziniet, tas, когда уберется от среды воздерживающий, vai kā krieviski, ja? Nu, latviski, es nezinu, neesmu to rakstīt latviski tiešām izlasījis, ja, kad no vides tiks paņemts tur, kas tur atturošais, aizturošais, nezinu, kā Bībelē, bet tad tur atklāsies tas grēka cilvēks, откроется человек греха krieviski, ja? Un viņa dēls Artūrs šito izstāstīja, kurš ir, jo ļoti daudziem ir atkal tur muļķības, ka tā ir draudze, ka tas ir svētais gars un ka paņems no zemes un aizies un tad būs Tas viss ir nepareizi. Ja gribiet, es atkal to Artūra rakstiet komentāros, es jums iedošu. Es ierakstīšu, viņa video, uztaisīšu, ka manā kanālā stāv, lai jūs ziniet, kas tas tāds ir interesants piedāvājums, teiksim tā. Jo mums ir arī jāsaprot, ka pasaulē tur daudz varianti, tiešām visam ir, kā es teicu, ir kalvinisti, armīnisti, ir tādi, ir šitādi, vieni saka var, vieni nevar, to es rakstus visi interpretē pa labi, pa kreisi, ja? Tāpēc arī tas воздерживающий akal ir 10 hipotēzes. Ot viņa dēls, Rostislava dēls Artūrs ir vienu interesantu pateicis, ko reti, kur es vispār esmu dzirdējis, var teikt, no viņa pirmā, vienīgā, ja, interesantas lietas. Un tad zemē kristieši sagaidīs tie, kas tā laikā būs dzīvi, un mēs te redziet, viss ātri strauji tuvojās, nezinām, varbūt tā būs mūsu paudze, jo ja es esmu dzimis 69. gadā, 54 gadi man ir, ja tad, kā, skatieties paši, kas ir jaunāki, tiem točna tas viss draudēs vai kā, un es uz ko velku, uz to drosmi, jo Antikrista laikā, jūs saprotiet, tas būs tā, ka, ja tagad tavā dzīvē šobrīd, tagad kaut kādas briesmas vai nāves briesmas ir draudējušas, varbūt tur vienu reizi vai divas, vai cits teiks, es gandrīz 3 reizes nositos, es gandrīz 5 reizes noslīku, ja? Tad, mīļie cilvēki, visu tava mūža garumā izdalīt ar 3 vai 5, tas nav nekas. Bet Bībele saka, Antikrista laikā iedomājies, nauda ir skaidrā, izņemta, viss ir bankās kontos, viss ir sačipots, sadarīts, vienalga, lai ar kā tas 6 nebūs tur zīmogi un kas un viss, ja? Un tos 3,5 gadus, kamēr viņš valdīs, tev ir jāizdzīvo.
Tev nav jādzīvo, tev 3,5 gadi būs vienkārši jāizdzīvo. Un Rostislavs pareizi saka, tā būs, viņš tiem, kas tur saka, vai tad tu Dievs savu draudzi atstās uz zemes, lai tur viņu tur mīda kājām, ņirgās, nogalina un ko tur kas. Nē, Rostislavs pareizi teica, atčišķeņie. Viņš teica, tagad apstieties, cik Kristus miesā ir, vot šitie visi viltus pravieši, mācītāji, mācības, sludinātāji, evaņģēlija, nauda, manta, tas viss. Viņš teica, šitie visi ir jānokausē nost, paliks īstā, tīrā draudze, šitie visi nomīras, nobeigsies pie pirmā antikrista, kā saka, mazā pirkstiņa pacelšanas, visi Benī Hini un visi šitie Parijāns, apsieties, cik es uzrakstīju video, ka Parijāns ar savu labklājību, viņš neatteiks antikristam, miļie cilvēki, ja? Un tāpēc, ko es gribēju teikt par to drosmi? Rakstiet komentārus, rakstiet savas domas, rakstiet, jo es skatos, lēnām ledus ir izkustējies, man jau sāk rakstīt kaut kāds viens otrs un pareizos. Ja man gada vai 2 laikā, kamēr es te kaut ko kanālu biju izveidojis, rakstīja visādi tādi, kam man nācās kurus nobloķēt pat, ja, un izdzēst, un es esmu daudzus nobloķējis, tad beidzot sāk izkustēties ledus un parādās daži cilvēki, kas sāk jau tā kā, runāt pareizi, lai neteikt tā kā es, un kaut kādi komentāri jau man dažādos veidos tiek dotas ziņas, es ne tik viens caur YouTube saņemu arī savādāk no cilvēkiem messages, un ledus ir izkustējies. Tāpēc, ko es gribēju teikt, sākiet savu drosmi parādīt tagad, jo nebūs tā, atnāks antikrists, un tu uzreiz maiku saplēsīsi, teiksi, klausies, viss, elektrība nav, dzīvoklis nav, es eju dzīvot pļavā, un man pie kājas ir, ka tu kaut ko man šito, ja? Visi būs nobaidījušies, visi Bībele saka, jebkuram varonim ir bail, ja? Bet ja tu jau laicīgi sāc gatavoties, tagad jau saki savu to izvēli, saki runā, ja, saprotiet, es ceru, ka jūs saprotiet, vajag pareizo Dieva šo drosmību garu paņemt jau tagad, lai pēc tam, kad atnāks ļaunās dienas, tu esi gatavs un tu izdeji ārā, tā kā tam Dāvidam. Viņš tam Golijātam tur teikts, nevis 5 reizes iztrenējās, nevis tur vēl kaut ko to vienu kontrolu šāvienu, ja? Viņš bija ikdienā to tā darījis, ka viņam iznāca viens mērklis priekšā, viņš palēma, ielika lingā akmeni, viņš kā blieza tas gar zemi. Viss, viņam nebija vajadzīgi treniņi, iesildīšanās, dopingi, ja? Tā bija viņa ikdiena pirms tam. Un tāpēc šodien saņemieties drosmi. Stāviet drosmē, meklējiet un trenējiet, jo jebkurš arī, kā es teicu, sportisti vai kas, ka ir šīs sacensības vai viss šitas te maratoni, viņi ir uztrenējušies. Tā ir viņu ikdiena, tāpēc lūdzu trenējieties drosmi, un tas ir rakstiet komentārus, sakiet viedokli, caur to mēs šito visu sātana midzeni Latvijā, kas ir Latvijā, es nerunāju tālāk, visa pasauli sačakarēt, bet ja Dievs nolika Latvijā, viņš sagaida, ka mēs sātana, Bībele saka, iznīcināt sātana darbus, tad lūk, pirmā vieta ir Latvija, kurā mums ir, un saņemamies drosmi, rakstam, īkšķīši, šērot, laikot, baikot, paikot, daram, zēni, es saku, paklausiet mani, vēlāk, ka pienāks ļaunās dienas, tā jums, jūs teiksiet, tev, vecīt, tā ir ikdiena, man vakar bija baigās ziepes, un šodien antikrists, vecīt, jā, nav problēmu.